Sveicināti! Sveicināti no Gundegas Road Joy, svaigēšanas pasaule, sevis atveseļošanā ar augļiem, ūgām, melonēm, salātiem, dārzeņiem. Dārzeņiem varbūt mazāk, bet kopumā ar svaigēšanu, ar augu valsts svaigēšanu. Es izlēmu iznākt tātad šajā tiešraidē, dzīvajā, un lai parunātu par, tas principā bija spontāns lēmums, lai parunātu vēlreiz par vispār pieņemtiem jautājumiem, kas ir vislielākais, varbūt, klupšanas akmens vai neskaidrība šajā visā un šo ceļu uzsākot. Bet varbūt pagaidīšu, varbūt kāds vēl pieslēgsies cilvēki, kas man varbūt arī varēs uzdot kādus jautājumus, jūs varēsiet uzdot, un es tad darbojos no telefona, jo es īstenībā esmu tāds nedaudz ar šiem laiviem es esmu diezgan iesācējis, jāsaka tā, un pārsvarā Instagramā un tā. Bet jā, principā es domāju iziet laivos biežāk, jo es redzu, ka cilvēkiem interese ir par šo dabas programmu, kas ir tātad sevis atjaunošana, atveseļošana ar svaigēšanu, un izmantojot svaigēšanu kā terapijas metodi. Man tur fonā ir skaisti auglīši un dievišķā enerģija, ja? tiešā kontaktā. Un jā, kas tāds, tādā kā ievadā, mēs varam teikt principā to, ka šī programma vairāk vai mazāk ir kā, cilvēki man, piemēram, pasaka, man nepatīk badoties, ja? Noteikti es negribu badoties, es negribu dzīvot nēdis. Un būtībā tas arī bija mans galvenais dzinulis, jeb iemesls, kāpēc es šo te visu uzsāku. Pirmkārt, jau es esmu vairāk kārt stāstījusi arī tiem, kas man seko, tie zina manu stāstu vairāk vai mazāk, kā tas viss sākās īstenībā ar manas pašas veselības atjaunošanu, un jeb precīzāk man bija problēmas ar veselību, un es nezināju, kā no tās situācijas tikt ārā, jo es biju uz hormoniem, man bija hormonu terapija 20 gadus, un vienkārši tā situācija palika arvien sliktāka. Bet tad 35 gadu vecumā, tas būtībā 10 gadu atpakaļ, 10 gadi ir pagājuši ārprāts, es sāku skatīties, es vēl nebiju, ka es svaigēšanā vēl neiegāju, bet es sāku skatīties tajā virzienā, kā veselības un, teiksim tā, dabas virzienā, dabas tātad atvestošanās virzienā. Un tur arī tas ceļš, principā, man sākās, un tas viss ir patiesībā tāda zināšanu kopums, ko es esmu izveidojusi, ko es turpinu veidot, un es neesmu apstājusies, tāpēc, ka es uzskatu, ka, jo mēs vairāk zinām, ka mēs neko nezinām. Ne? Un es, protams, jūs aicinu man uzdot jautājumus, ka laika gaitā es runāšu tajā, bet es mēģināju pieslēgties īstenībā datoram, bet man kaut kā tur neaizgāja, es nezinu, kas man tur bija, bet, es runāju tādā telefonā. Un es domāju, nav svarīgi īstenībā, kur es runāju, galvenais, ka es vispār kaut kur runāju, vai ne? Jā, centīšos tādā, man nav pieraksti, es vienmēr operēju bez pierakstiem, bet, man ir tādi pamatlietas, ko es gribu pateikt, un varbūt arī atbildēt uz jautājumiem tiem, kas ar svaigēšanu sastopās pirmo reizi, tīpaši ar augļiem. Man tūlīt sāksies augļu ēšanas izaicinājums, tātad tā ir pirmdien, mēs sākam pirmdien, 23. septembrī, un es centīšos atbildēt par to, kāpēc tieši augļi un kāpēc vispār viss šī svaigēšana, ja? Es sapratu, atkāpjoties atpakaļ pie tā stāsta par sevi, es sapratu vienu lietu, ka mans esošais režīms, rutīna un uzturs mani ir tātad novedis tur, kur es biju. Ja? Un pie tādas atklāsmes es nonācu visai ātri, jo man tas liekas vienkārši loģiski. Ja? Tas arī saucās arī karmas likums,
jeb vienkārši fizikas likums, jā, uz katru, tātad uz jebkuru darbību būs tāda pati vai pretēja reakcija vai pretdarbība. Ja? Tā kā to, ko mēs liekam iekšā, to mēs arī saņemam. Un, protams, ka tur var sīkāk to visu izskaidrot, ja? Kāpēc, un jau fizioloģiskāk izskaidrot, ja? Kas tur ar cukuriem, kas mums tur ar zarnu traktu, kas mums ir ar gramošanu, kāpēc mums zūd svars, kāpēc mums ir tas, kāpēc mums ir šitas. Ja? Tā kā šīs visas lietas, tāpēc es esmu šos gadus strādājusi daudz ar sevi, darījusi arī, protams, esmu darījusi arī kļūdas, esmu skatījusies uz citiem, mācījusies no līdzīgi domājošiem. Un mani būtībā šis ceļš, teiksim tā, uz šī ceļa mani noveda pašas organisms, jā, pašas tātad šī izpratne un apziņa, jā. Un būtībā mēs runājam, jā, mēs tādā dziļākā būtībā, man gan cilvēki teica, jā, man tas negribas gavēnī iet, man negribas vadošanos, bet dziļākā būtībā, jā, šis ir gavēnis, jā, šis ir gavēnis, bet ar ēšanu. Šī ir badošanās, bet ar ēšanu. Izklausās jocīgi, jo cilvēks ar esošajā situācijā un esošajā iekārtā ar esošo režīmu ir pārāk tālu aizgājis no dabas, tāpēc tam dabiskie procesi un dabiskās lietas, ja, ko mēs darām dabiski ēdam vai atgriežoties pie dabas, liekas, ka tas nav ēdiens, tas ir gavēnis, ka tas ir kaut kas radikāls, un par to radikālismu arī es mēģināšu parunāt, varbūt man tad jāpiezīmē, lai es neaizmirstu, tāpēc kā man ir tendence aizplivināties savās valodās kaut kur prom no tēmas, jā. Bet es esmu izvēlējusies šādi runāt, jo man, kad ir konstrukts, man dažreiz ir, ka man ir kaut kāda vēsma, vai kaut kāda ideja ienāk prātā, un es nezinu, kā es viņu varu interpretēt jau tajā konstruktā, ja tā kā es no tiem konstruktiem īstenībā cenšos iet ārā. Lai gan tas, protams, ir vajadzīgs mūsu teiksim tā, mentālajā pasaulē. Lūk, un jā, mēs runājam par to, ka tas ir gavēnis. Tas būtībā ir gavēnis, kas ķermenī atbrīvos enerģijas rezerves, ja? Ko tas organisms tātad izmantos, ja? Sevis attīrīšanā un atjaunošanā, ja? Par kādām rezervēm mēs runājam, ja? Pirmkārt, jā, varētu teikt, kādas rezerves, par ko iet runa vispār, ja? Man vispār nav spēka, ja? Man cilvēks, piemēram, pasaka, man nav spēka, un vai uz augļiem man vispār nepazudīs spēks. Un tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Man ir fiziski jāstrādā, man ir smagi jāstrādā, es nevaru tikai dzīvot no zāles un tā. Bet lieta ir tāda, ka cilvēks pie šīm bailēm vai pie šīs apziņas jau ir pat nonācis nevis tāpēc, ka viņš tam ir gājis cauri, viņš nav ēdis, principā, varētu teikt, nevienu noteikti dienu nav ēdis pilnīgi tikai augļus vai tikai svaigo, ja? Bet viņam šis priekšstats, jā, par šo te visu ir radies no kādiem, tātad, no citiem avotiem, jā, no avotiem, kas mums ienāk tātad no malas, jā. Un tā mēs rodam šos priekšstatus, ka kāds no malas mums to pasaka, kāds no malas ir izpētījis vai zina labāk, kaut arī viņš pats būtībā nav nevienu dienu bijis, piemēram, svaigēšanā, vai viņš nevienu, es nedomāju svaigēšanu, mums ir šobrīd runa tiešām par reģeneratīvo detoksu, jā. Mēs runāsim par reģeneratīvo detoksu ar svaigēšanu, un svaigēšana vēl nenozīmē veselība. To es noteikti gribu pateikt, ja. Ļoti daudz svaigēdāji, nezinot šos detoksikācijas pamatprincipus, ja, kā strādā pareizi, kā strādā organismā šie detoksa procesi, ļoti bieži izdara kļūdu, ja, un ļoti daudz svaigēdāji aiziet tieši salātos, aiziet dārzeņos, saknēs, aiziet pārāk daudz tajos tātad celulozi saturošie un īstenībā saliktie cukuri tie ir, ja, vairāk tie saliktie cukuri nekā vienkāršie. Protams, tur ir vienkāršie cukuri, protams, tie ir vienkāršo, bet augļi būs vēl vienkāršāki, tie būs vēl atpazīstamāki mūsu ķermenim, ja. Es mēģināšu iet pēc kārtas, ja, kā man te veidojās kaut kas, ja. Paldies tie, kas pieslēdzās, man ir daudz vieglāk runāt, ka cilvēki pieslēdzās, un ja jūs sāksiet uzdot arī jautājumus, tad mēs, kā saka, sāk veidoties šī miedarbība un enerģijas apmaiņa, kas ir ļoti, ļoti svarīga.
Tālūk, es nerunāju galīgi ar spoguli, jā, vai pat ar sevi. Lūk. Jā, tātad ķermenis atbrīvo enerģiju, jā. Tātad enerģija, mēs bieži vien nemaz nezinām, cik mums patiesībā ir enerģija, tāpēc, ka mēs savu organismu esam pārāk noslogojuši, jā, un ēdam uzturu, kas tam būtībā pēc dizaina, dabā, pēc dizaina nav paredzēts. Tāpēc cilvēki baidās viņi baidās iet augļos, viņiem baili no svaigēšanas, bet viņam jau tā enerģijas, viņš saka, man jau tā nav enerģijas, ja es ieiešu svaigajā, man vispār nebūs. Un tur ir tas trakais priekšstats, jā, ka tas ir kaut kur no malas pagrābstīts, ka nebūs enerģija, ejot svaigajā. Tāpēc, ka svaigajā ļoti bieži sāk iedarboties tātad detoksa simptomi, un organisms to enerģiju, ko sākumā jums varbūt būs, jā, tā kā enerģijas pieplūdums, jā, bet tātad laika gaitā, protams, ka tā enerģija var mainīties, var notikt viļņveidīgi procesi, tāpēc, ka atbrīvojoties enerģija, nekas liekas netiek kaut kur sviests pa gaisu. Tā enerģija tiks izmantota pašā organismā pirmkārt uz sevis attīrīšanu, ja? Un pēc tam uz sevis atjaunošanu. Bet vislielākā enerģija tiek izmantota grūžot ārā starpšūnu un sistēmiskos nosprostojumus, ja? Aizcietējumus. Mēs saucam arī tos par limfātiskajiem aizcietējumiem. Lūk, tā es mēģinu izskaidrot to procesu, lai jums ir rodas priekšstats, lielāks priekšstats par to, kas ir šī programma, jā, ka no tās noteikti nevajag baidīties, tāpēc, ka šajā pasaulē vienīgais cilvēks ir tas, kas nēd elektriski lādētu uzturu. Cilvēks savu uzturu mērķtiecīgi nogalina. Nepārtraukt to pārstrādājot, procesējot, vārot, cepot un visādi citādi ar to manevrējot, ja? Un mainot uzturā principā ķīmisko savienojumu un elementu jau attiecības, ja? Jo, ko es ar to domāju, ja jūs paņemat burkānu, vai jūs paņemat vienalga papriku, vai to pašu pienu, ja? Pats piens ir pats vistrakākais, ko cilvēks var lietot, ja? Tāpēc, ka tas ir visvairāk rada limfātiskos tātad šos nosprostojumus. Bet piens būtībā ir bāzisks it kā, ja? Bet tas veido skābu vidi organismā, ja? Jo tas fermentējās, tātad veido skābus pelnus veido, ja? Augļi būtībā ir skābi, it kā pēc savas būtības, bet organismā tas rada bāziskus pelnus. Tāpēc nekad neiekrītiet uz neiekrītiet uz to falšo vai viltus piemēram, ieliku pH mērītāju, ja, biezpiens ir bāzisks, es viņu rēst, tātad man ir bāziski. Nē, biezpiens būs skābi veicinoši, ja, skābi veicinoša vide veidosies, ja. Lūk, un par ko es runāju, ja, ka tātad mēs ejam tātad gavēnī un mēs atbrīvojam enerģiju, kuru citādāk organisms patērē gremošanā. Ja? Tas būs pirmais un primārais. Ja? Jo tās uzturvielas, ko cilvēks liek iekšā kā saliktas struktūras, ķermenim ir jāsadala vispirms vienkāršajās vielās, lai tās varētu tātad izmantot. Ja? Organismam ir jāpatērē enerģija, lai tiktu pie enerģijas. Bet ar svaigo, ko reti kurš ir darījis, ja, cilvēki, kas pārsvarā klausās arī googlē, lasa, ja, un par to es varbūt šajā platformā nerunāšu pārāk daudz par šīm lietām, jāatrodās teorijas, ja. Tas ir, jūs nākat mūsu slēgtajās grupās, mēs par to ļoti daudz runājam, ja, un es nerunāju tikai tāpēc, ka viena tante teica, bet ka reāli tas ir loģiski. Vienkārši tas sajiet kopā ar dabas likumiem un ar dabas principiem, un ne tikai mēs to darām, un mēs redzam dzīvē, kā tas strādā, vai ne? Un tātad reģeneratīvais detoks ir enerģijas apmaiņa, nekas cits. Un mēs būtībā ejam gavēnī, jo mēs pēc cilvēku uztveres nēdam, bet patiesībā mēs ēdam, bet mēs šajā gavēnī ēdam nepārtraukti. Mēs varam ēst, cik vēlamies augļus, ogas, melones un salātus. Un pie salātiem es vairāk domāju dārzeņa augļi, kas arī skaitās pie augļiem, ir tātad viss tas, kas ir ar sēkliņu. Tomāti, gurķi, cukīnī, paprika, avokado, pat ķirbis savā ziņā, ja?
Tātad, ko jūs vien varat atrast tātad virs zemes? Jā, ir nakteņi, mēs varam tur arī, protams, tad jau, kad mēs sākam dalīt jau pēc frekvenču un apziņas kvalitātes uzturu, jā, tad mēs arī varam jau atkal vēl smalkāk iedalīt, jā, kurš vēl būs vēl augstāks. Tad ir augļi, kas aug visaugstāk kokos, tad tie ir visaugstāk frekvencē un ar visaugstāko apziņu, piemēram, ābolu bumbieri ir tie labākie principā, jā, vai mango, kas aug ļoti augstu kokos, jā. Vai, pieņemsim, ja mēs runājam par saknēm, saknes neredz gaismu, tur nav saules gaismu, saknes nobriest tieši tumsā, jā, kur nav saules gaisma, jā. Tad tur būs jau tā mēnesis enerģija, tur būs tā nakts enerģija vairāk, jā, un tā nav, tā ir mazākā dzīvības enerģija, tur tā viņa vairāk atņems dzīvību, lai to sagramotu, jā. Es runāju mazliet arī šādās, kā lai pasaka, no šīs puses, jā. Un droši tie, kas pieslēgušies, ja jums ir konkrēti jautājumi, jums liekas, ka es braucu pārāk daudz tajā ezotērikā saucamajā, ja, jūs mani stādinat un sakat, kas jums, kādi jums jautājumi, ja, lai es varu tad jau konstruktīvāk iet par to, kas jums tieši interesē, ja. Bet es domāju, arī šis ir ļoti svarīgi zināt, ja. Un tātad šis reģeneratīvais detoks norisinās visur dabā. Ja? Tas nav tikai cilvēkam, un tas norisinās arī tad, ja mēs to apzināti nedaram. Tas norisināsies tad, kad tu ēdīsi arī gaļu, tu ēdīsi pienu, tu ēdīsi visu to, ko tu ēd, un pat tu esi varbūt ne tev pārāk laba veselība, bet tev vienalga tie detoksa procesi, kas arī ir pēc tam tie detoksa simptomi, tas nozīmē, ka tas detoks darbojās. Es gribu teikt to, ka ja jums ir kaut kādi simptomi, ja jums ir saslimšanas, jums ir iesnas, klepus, gripas simptomi, kaut kādas sāpītes, kaut kas kaut kur sulojās, pūžņo, kaut kas izdalās, nevajag stādināt to. Ja? Es zinu, ka tas var būt nepatīkam, it īpaši tad, kad mēs esam tādos aktīvākajos detoksos, un tas vēlreiz atkārtoju, tas var būt arī cilvēkiem, kas nav tikai svaigaišanā. Protams, ka tas detoks notiek visur dabā, jo tādā veidā daba rūpējās par savu ilgtspēju. Tātad daba tur var atjaunoties, un tādā veidā, protams, viss atjaunojās un pastāv. Ne? Tāpēc mūsu ķermenis arī savādāk mēs nebūtu, ja mēs vienkārši nebūtu tas detoks. Ja? Tam detoksam ir jābūt. Ja? Tālūk. Jā, tad es... Iespējams, es vēl gribēju pieminēt vēl tām lietām, ko es sāku, bet es skatos, ir sāku dažus komentārus, un es ar jums mazliet arī pakomunicēšu, un tad es paslīdēšu atkal varbūt cajās tēmās, ja? Tātad Santa saka, man piens ir mīļākais dzēriens. Wow! Jā, es saprotu. Ja godīgi sakot, man arī bija piens mīļākais dzēriens, jūs neticēsiet, bet es reāli pienu varēju dzert vienkārši es viņu dzēru tā, ka maz neliekās. Ja? Un īstenībā tajā laikā man arī ļoti pasliktinājās veselības, tātad problēma ar veselību sākās, ja? Veselības stāvoklis. Un es reāli dzēru, sākumā arī govs pienu, ļoti daudz glāzēm, un pēc tam aizgāju man auga pieni, ja? Bet es teikšu tā, ka es runāju no reģeneratīvā detoksa puses, es runāju no terapeitijas viedokļa, ja? No terapeitiskā viedokļa. Piens ir ļoti smaga, ļoti salikta, bieza olbaltuma viela, principā, ja? Un piens ir domāts būtībā, ja mēs runājam par govs pienu, ja? Es nezinu par kādu pienu, bet īstenībā, jebkurš piens būs olbaltumvielas, ja? It kā tas ir labi, it kā tas ir kalcijs, bet tas nav domāts cilvēkam. Īpaši govs piens ir pārāk smags molekulāri, lai organisms, tātad cilvēka šūna, ar to spētu tikt galā. Un ļoti daudz šīs molekulas iestrēgst starp šūnu telpā, un tas jau nenotiek gadu vai 2 gadu laikā. Tas var notikt gadu laikā, un pēc tam tātad veidojās limfātiskā stagnācija. Un limfātiskā stagnācija ir tas, kas mums nav vajadzīgs, jo tāpēc, ka ja mēs saprotam to, ka ap katru šūnu organismā ir limfa, un limfa gādā par organisma tīrību, ja, tad jūs varat iedomāties, ja notiek šī stagnācija un šī tīrība tiek apdraudēta, tad, protams, šūnas mums ir šūnas un 2 šķidrumi, limfa un asinis, un tātad, ja kā ap šūnām veidojās šī stagnācija,
tātad ir šī nosprostojuma, un līdz ar to šūna vairāk nespēja veikt savu darbību, tā kā tai būtu jāveic, ja. Elpošana tai skaitā, tur tātad izkārnīšanās, arī šūnas, ja, elpo, izkārnās, ēd, dzimst, mirst, ja, tā kā šūnas ir mūsu mazie indivīdi, tādi mūsu mazā versija, mūsu pašu mazā holograma, ja. Un tas ir tādā, ja to tā saliek un saprot, tad arī vieglāk ir sevi likt tomēr enerģētiski augstu elektriski lādēt uzturu, ja, lai tām šūniņām ir spēks un prieks un dzīvesprieks, ja. Bet tiešām par pienu runājot, ja, govs piens ir domāts teliņiem, un tam ir tāds sastāvs un tātad uzturvielu, tātad šis sastāvs, ja, kas ir domāts teliņam, lai tas varētu tādā ātrumā, kā tas izaug, cik es nezinu precīzi, jā, cik bija mēnešu laikā, viņš var izaugt līdz cik tur 100 pāri kilogramiem, jā. Cilvēks tā neaug tādos ātrumos, tāpēc, ja pieņemsim tas pats govs piens, jā, un teliņu piens ir radīts tieši tai sugai, tad tas tai ir radīts, un mums viņš nebūtu jādzer, jā. Mums būtu maksimums ir jādzer sieviešu, tātad bērns dzer tieši cilvēka, bērns, mātes pienu, ja, loģiski. Un pēc 2-3 gadiņiem mums vajadzētu vispār to pienu beigt dzert, jo cilvēkam pēc 2-3 gadu vecuma beidz tātad izstrādāt piena enzīmu, ja. Un tālāk tad notiek šī uzkrāšana, ja. Ģenētiski, ja jūs esat spēcīgs, jūs varat nejust arī, ja, sākotnē. Varbūt jūs pat visu savas dzīves garumā nejutīsiet. Iespējams, tāpēc, ja jūs nejūtat, jūs varbūt arī neesat šeit un mani neklausieties, tāpēc, ka jums ar veselības ir kārtībā, jums tas neinteresē, ja, jūs gribat vienkārši baudīt dzīvi, baudīt un ēst, viss, kas mums garšo, ja. Bet, jā, tā ir, vispār šī tā tēma ir milzīga, ja, ko varētu te runāt un runāt. Bet, jā, piens nosprosto ir lielākais līmfas sabiezinātājs, radot gļotas, rada ļoti biezas gļotas, ļoti tātad nosprosto tātad orgānu sistēmas un līdz ar to arī orgānus. Tātad, no piena principā būtu jātiek vaļā. Bet, ko es gribēju teikt, ja pieņemsim, ja kādreiz, piemēram, cilvēks tur nebija vēl tik neveselīgs, ja, nebija sācis tos džankus ēst, ja, vai tas dzīvesveids nav bijis tik stresains, un stress arī īstenībā ietekmē, ja, mūsu, protams, virsnieres un līdz ar to arī nieres, ja, un nieres filtrē limfu un blā, atkal mēs aizjām vecajās sliedēs, ja. Tad vecajos laikos varbūt cilvēku organisms vēl vairāk varēja tikt galā ar to, bet šobrīd ir tā, ka vienkārši ģenētiski genoms paliek vājāks un vājāks un vājāks. Un šodienas cilvēkam ir jāsāk uzņemties atbildība, ko mēs laižam tālāk, kas būs mūsu pēcnācēji, un ja jums, pirms pēcnācēji nav plānoti, tad tas ir jūsu pašu ziņā, protams, ja. Bet te mēs arī runājam vēl dziļākas lietas, protams, par karmas tīrīšanu un tādas lietas, ja. Tikai šī programma ir ļoti, ļoti interesanta. Bet, ja jūs, piemēram, esat svaigēšanā atveseļojies, ja jums viss ir kārtībā, jums viss strādā, endokrīnie dziedzeri strādā, nieres ir foršas, filtrē, ja. Es neredzu iemeslu, kāpēc nedzert, piemēram, to pašu riekstu pienu, jā. Kāpēc ne? Tātad mērcēti rieksti, jā, un tagad arī tās es gribētu teikt, veļas mašīna, ne, bet sulas mašīnas, sulspiedas ir tādas, ka var izspiest arī riekstu pienu uztaisīt, teiksim tā. Tālūk. Jā, tas ir par pienu, tāds baigais ievads, jā, tāds garais. Kas tur vēl bija tā mums, kas vēl te ir tā. Gatavojoties pirms izaicinājuma centos vairāk ēst salātus un augļus, un enerģijas ziņā tiešām var redzēt pozitīvas izmaiņas. Jā. Tieši tā, un tāpēc arī tā arī ir. Tāpēc, kad mēs neesam pamēģinājuši, mēs drīzāk baidamies. Mēs baidamies tāpēc, ka par to tiek runāts kā par kaut ko ļoti sliktu, jā, tas ir bīstami. Tur ir cukurs, cilvēks nevar dzīvot tikai ar vienveidīgu uzturu. Ja cilvēks nesaprot, ko dara un aiziet tikai uz salātiem, es piekritīšu. Bet, ja zina, ko dara, tad cilvēks aizies uz augļiem, un uz augļiem vajadzētu palikt kādu laiku. Un es runāju tiešām par ilgu laiku, jā. Bet augļi, kā es arī teicu, ir dārzeņa augļi, jā. Un ir jāzina, kā to darīt, un jāsaprot. Un, ja to dara pareizi, tad viss sakārtojās, un patiešām arī tā kā Santa saka, jā, ka tiešām enerģija ir un būs.
Un enerģija ir tādas jaudas, par kurām mēs vispār iedomāties nevaram. Un atcerieties vienu, kad mēs to enerģiju dabūnam, viņa nepaliek pāri, viņa tiek likta organismā uzreiz iekšā. Viņa tiek tur, kur būs tā rezervīta, kur ir vajadzīga, nu, teiksim, pastiprināt, vai būs kaut kādi vājumi. Tur organisms sevi kārtos. Tā kā Lego mājiņa, ja, būs iztrūkstošs klucīts, organisms steigsies uz to vietu, lai to klucīti ieliktu atpakaļ. Ja. Un ātrāk mēs arī nevaram runāt par kaut kādu, nu, kā lai pasaka, būtu es pateicu nepareizi, ātrāk, neātrāk, bet par atveseļošanos. Es gribētu tā, simptomus mēs novērsīsim vispirms. Ja? Sāksim ar to, ka simptomi aizies vispirms, īpaši, ja mēs esam augļos, ogās, melonēs. Ja? Sākumā viņi iznāks, bet pēc tam viņi aizies. Bet tas nenozīmē, ja simptomi pavisam aiziet, un tu sāc justies ļoti labi, tu esi uz salātiņiem, tur tādi salāti, augļi un tā. Un kad, ok, es baigi labi jūtos un viss, esmu vesels. Nē, tā nevar būt. Tā nebūs visdrīzāk, tāpēc, ka vajadzīgs laiks, lai organisms atjaunotos vēl. Ir izvadīšana pirmkārt, ja, izvadās tās pirmās šlakas, atbrīvojas, paliek vieglāk organismam, nu viņš var tā kā uzelpot, tātad nav arī var simptomu nelien uz āru, ja, par simptomiem es vēl mēģināšu pateikt, ja, es pēc pierakstīšu, jo kā jūs redzat, es runāju ļoti interesanti simptomi. Bet pēc tam notiks īstā lēnā rekonstruēšana, un to jūs redzēsiet laika gaitā. Un es gribu pateikt, ka 7 līdz 10 gadi ir tas laiks optimālais, kad organisms atjaunojās pilnībā. Ja? Tātad organisms atjaunojās 7 līdz 10 gadu laikā. Ideālā variantā, ja jūs 7-10 gadus varat ēst tikai augļus un dārzeņa augļus. Ar šīm zināšanām, kas jums būs, ja jūs ienāksiet 7 dienu izaicinājums, ja, mēs ar darbnīcu, mums ir vai 21 dienu augļošanas izaicinājums, mēs arī par to runājam, ja. Ja jūs ieiet šajās programmās, jūs uzzināsiet šos pamatprincipus, ja. Jūs uzzināsiet pamatprincipus, kā strādā organisms, un jūs varēsiet pats tālāk ar to operēt, ja. Mums ir arī ārstnieciskie augi, ko mēs pieliekam, ja, pievienojam, mums ir formulas, bet principā bez augļiem arī var iztikt, vienkārši var to visu izdarīt arī tikai ar augļiem, ogām un melonēm. Un tad, kad vajag, mēs pieslēdzam arī salātus un salātu tātad dārzeņu un sakņu sulas, un mēs to darām, tas mums ir mūsu instrumenti. Labi? Tālūk. Kas mums te vēl tagad jāgatām? Nākamais ir. Nu jā, bērni vispār nedzer. Vau, te būs izaicinājums. Bērni vispār nedzer. Es nesapratu šo jautājumu. Tā. Nu jā. Es to līdz galam nesapratu, bērni vispār nedzer. Vau, te būs izaicinājums. Nu jā. Es varbūt noprecizēju, ko tad to domāju, es tā īsti nesapratu. Bet jā. Jā, jums vēl kādam ir jautājumi, jūs varat droši pajautāt. Nu tie galvenie, protams, ir cukura daudzums, jā. Man cilvēks atnāk, viņam ir diabēts, jā, un cilvēks saka, wow, bet tas taču ir viens cukurs, viens dzīves cukurs. Un kā es tagad ēdīšu dzīvu cukuru, ja man ir cukura diabēts, jā. Es saprotu šīs šaubas un bailes, bet tām nav pamata. Bet, protams, pamats ir radīts, lai baidītos no tā visa, ir radīts atkal plašs saziņu līdzekļos, izplatīts no tiem avotiem, kur, diemžēl, par to runā, izprot to pilnīgi savādāk. Un iespējams, ka neizprot līdz galam. Tāpēc, kad paši tie, kas raksta šīs ziņas un apgalvojumus, nav nevienu, varbūt pat dienu bijuši uz augļiem, kur, ja mēs nerunājam pat vispār par gadu vai kā mums ir tātad cilvēki, kas strādā, kas ir augļos jau, mums ir vīnogās jau nedēļām un mums varbūt augļos gadu, jā. Bet tas nav tik, varbūt mēs nenodarbojam šobrīd ar kādu, kā lai pasaka, kurš vairāk ko dara, tas pilnīgi par to nav. Bet ir runa par to, ka cilvēkiem nav vienkārši pieredze ar to un nav zināšanas. Un atkal, kā es arī teicu, tiek kopēts, kas saka paste and copy, tā kā nokopēts tā informācija, kas tiek palaista no kaut kurienes, no kaut kādas augšas, kas it kā tā ir vienīgā grāmata, pēc kuras ir jāmācās, jā, tā kā bībele, vienīgā grāmata ir bībele, un viss vairāk citas zināšanas neeksistē, un jums tikai jāvadās pēc tā. Tas nekas, ka vadoties pēc tās grāmatas, pusi pasauli ir slima. Es ieskrējos, jā, es ieskrējos ar to. Bet realitātē tā ir. Un ja mēs paskatāmies, genoms ir visā pasaulē, mēs nerunājam tikai par Latviju. Mēs vēl varētu runāt par ziemeļu platumgrādiem un tā tālāk, bet
Tas ir vēl viens, jā. Bet man cilvēks atnāk tātad un saka par diabētu, un tad pēc tam mums ir cilvēki, kam ir diabēts, un viņš ieiet augļos un dārzeņa augļos, un viņam vairs nav diabēts, jā. Kā tas ir izskaidrojums? Tas ir izskaidrojums ar to, ka patiesībā to, piemēram, kaut vai insulīna rezistance, jā, un vispār abas divas diabēts, pirmais, otrais tips, ir atbildīgs būs virsnieris. Jā, viens variants ir, kad cukura vielmaiņa, otrs tā kā, tas insulīns, bet pamatos tā vienalga ir tātad neirotransmisija, neirotransmiteri. Neirotransmiteri, nervi, nervaudi, tātad mēs ejam, par ko mēs sākam runāt? Par nerviem, principā, par elektrību ķermenī un organismā, jā. Un elektrībai un nerviem, tātad nerviem ir vajadzīga fruktoze, un tas ir zinātniski pierādīts arī, jā. Es arī savā kanālā atradu, tātad, es laikam to kanālā nerakstīju, tātad ir viens zinātnieks, aizmirst tagad viņa vārdu, vai tas nebija Hopkinsa institūts, ir antropologs, pilnīgi noteikti ir atzinis un atklājis, ka cilvēks ir 100% augļēdājs un augļu ēdājs, ja? Tiešām augļu ēdām. Senais grieķu tātad arī tāds zinātnieks un senajos laikos bija filozofs un gudrs cilvēks, jā. Arī senajos rakstos ir rakstīts, ka cilvēks rēdz tikai un vienīgi augļus un dzīvojis ir ap 600 gadi, jā. Vidējais vecums ir bijis pat 600 gadi. Mēs nevaram to pārbaudīt, protams, tāpēc, kā bla, es nerunāšu par šīm tēmām Facebookā, par tām tēmām mēs runājam savos citos kanālos, bet šīs lietas ir reāli tas, ka cilvēks tiek kontrolēts, ko zināt, ko nezināt, kādu informāciju drīkst zināt un kādu nedrīkst zināt, jā, kādu izmantot un kādu jūs nevarat izmantot. Ir cilvēkam iedots it kā izvēles brīvība, bet patiesībā tā brīvība ir limitēta, jo ir tikai noteiktas lietas, no kurām tu drīkst izvēlēties. Tiklīdz tu ej pāri tam lauciņam, viss tu ej pelēkajā zonā, jā, teiksim tā. Bet realitāte ir tāda, nav svarīgi, ko zinātnieki saka, ko viņi nesaka. Zinātne ir viens, bet dabas zinātne, dabas praktiskā zinātne ir šeit, kad mēs ēdam augļus, kā es ēdu augļus, esmu spilgts piemērs, es vēl aizvien šeit sēžu priekšā jums, jā. Protams, man vēl ir 7 gadi jāiet pilnīgi augļos, man vēl tas laiks nav pagājis, bet ir reāls izmaiņas. Es jums to saku no sevis, no pieredzes, kad ir reāls izmaiņas. Es vairs hormonus nelietoju, man situācija nav pasliktinājusies, ir tikai uzlabojusies, jā. Es esmu par sevi pārliecinātāk kļūsi, ir mainījies raksturs, ir mainījies ne tikai raksturs, jā, bet esmu reāli fiziskā plāna problēmas novērsusi, jā. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ko mēs, tātad, es atvainojos, man te bišķiņ blakus datoru neiest apsalēt līdzi. Viens moments. Tehniskas lietas, jā. Saules lampu mēs nolikām, tagad man te bišķiņ sarežģīti. Tālūk, jā, tas ir arī tā lieta, ko es gribēju teikt, jā, ka nerviem un nervaudiem ir vajadzīgs cukurs, tieši cukurs, un fruktoze, precīzāk fruktoze. Un tie paši zinātnieki, es viņus saucu zinātnieki zem galda, ir arī atzīts, jā, ka beigās organisms glikozi priekš smadzenēm pārveido fruktozē. Tas vēl viens variants ir, ja? Un kas mums ir fruktoze, tie ir augļu, ogas, melons. Un par fruktozi nevajag uztraukties. Tā aiziet uz šūnām pa taisno. Tai nav vajadzīgs insulīns. Glikozei ir vajadzīgs insulīns. Tas arī ir vienkāršais cukurs, bet tam ir vajadzīgs insulīns, ja? Arī glikoze tiek pārveidot beigās fruktozē. Vai tiek izmantota, kur to var izmantot, ja? Bet doma ir tāda, ir pārāk daudz pierādījumu, kad tieši diabēta sirkstošie tiek uz ceļa tikai ar 100% uz augļiem. Ja? Protams, es šeit neesmu, lai jūs tagad rautu aiz rokas un visi tagad vairāk neko nedariet, zāles nedzeriet, ēdiet tikai augļus. Mans uzdevums ir šo informāciju tev pasniegt. Bet tavs, ko tu darīsi ar to informāciju, tā ir tavā ziņā. Ja? Bet to es varu pateikt, kad, piemēram, arī tas pats cukurs, fruktozi ieiet tātad asinīs,
pa taisno, barot tātad šūnas saņem tātad to cukuru, kas ir vajadzīgs, un tas pusfabrikātu cukurs, kas tika uzņemts ar kaut kādu citu uzturu, kas patiesībā ir saliktas struktūras, ko es arī sākumā teicu, ja kaut kas man tur ir jāšķeļ un jāņem un viss tur jāanalizē, ko kur likt un ko no tā vispār dabūt un ko pārveidot, ja, tad arī šī fruktoze iet šurnās un rauj ārā tās vielas, kas būtībā organismam ir liekas, tās nav vajadzīgas, jo šobrīd nāk iekšā fruktoze. Un tāpēc asinīs ļoti daudz, bieži vien, daudzos gadījumos tiek paceļās tas cukura līmenis, ja, tāpēc, ka tas arī notiek šī tīrīšanās ārā. Tas izklausās pēc raķešu zinātnes, es zinu, bet realitāte pierāda to, ka cilvēkiem paliek labāk un viņi patiešām iziet ārā pat no diabēta ar augļiem, ogām un melonēm. Es nerunāju tik daudz par Latviju, es runāju arī par ārzemju. Tātad ārzemēs ir šī kustība ļoti populāra Amerikā, viņa principā arī dzima Amerikā. Tā uzdrošināšanās senos laikos, tur 18, kas bija 19. gadsimts, 18. laikam nē, bet 19. gadsimtā pat bija klīnikas, kur notika dziedināšana ar augļiem tieši, ja? Tieši ar augļiem. Tālūk. Un hidrējam, šis ir H3O2. Tas ir strukturizēts ūdens, un tāpēc es ūdeni nedzeru. Un man cilvēki arī šokā ir, kā var būt, ka tu ūdeni nedzeru vispār. Es nedzeru ūdeni, jo man viņš vairāk negaršo. Un ja es gribu dzert vai man slāpst, kas ir reti, tas ir tad, ja es ēdu vairāk salātus, man uznāk salātu kaut kāda epizodes, ja, man vienmēr gribēsies hidrēt savu organismu, ja, un tad būtu jādzer ūdens. Bet es dzeru tātad sulas. Es dzeru sulas. Protams, augļu sulas ir visvairāk hidrējošākās. Ja? Es, principā, augļus iesaku ēst, lai hidrētu savu organismu, jo augļu sulas, principā, ir pārāk jaudīgi, varbūt pārāk daudz tas cukurs, īpaši cilvēkiem ar cukuru, ja? Problēmu, bet vairāk tad sulas var dzert arī no dārziņiem, tas, teiksim, pilnīgi arī saknēm, piemēram, ja? Jā, tas ir par ūdeni arī mēs varam runāt, un mēs daudz ko varam runāt. Bet, jā, es atbildēšu, varbūt atkal atgriezīšos pie jautājumiem. Tā, Dainis jautā. Ja ikdienā ir fiziski smags darbs, vai nebūs kādā brīdī ejot šajā 21 dienas izaicinājumā bezspēka periods, jeb tāds kā, jā, šis ir ļoti aktuāls jautājums, jeb tāds kā ups and downs? 21 dienā mēs ejam tikai augļus, ja? Un mēs, tātad augļi ir tiešā enerģija, tiešais piešprice šūnām, tiešā piešprice šūnām. Vienīgais veids vai variants vai laiks, kad tev var nebūt enerģija šajā periodā, ir tad, kad organisms sapratīs, ka viņam beigais būsts ir, un tad viņš ir gatavs sākt attīrīšanos. Un tad, kad sāk notikt attīrīšanās, un, piemēram, izvada orgāni nav savos uzdevuma augstumos, tad mēs varam nokrist ar kaut kādu vainu, teiksim tā. Ja? Var mums piemesties augstēšanās simptomi, mums var būt gripas augstēšanās simptomi, var būt kaut kāds aizdegunas aizlikums, var pausiņ kaut kas nākt ārā, pa degunu, pa acīm, papūžņot acis. Tātad pa visiem atvērumiem kaut kas var nākt ārā, ja? Tā kā es jums nesaku, ka lietas nekas nebūs, ja? To es arī esmu visur teikusi, ja? Kad var būt šie simptomi, ja? Bet tas ir, ka mēs iedarbinām šo slūžu efektu, ja? Es varu arī to salīdzināt nedaudz kā ar automašīnu, ja? Ka mēs ielējam mašīnā kaut kādu to šķidrumu, kas ir vīrieši labāk zinās, ielējot šo šķidrumu, kas tātad īsti ir trubas, jā, reāli īsti ir trubas. Un līdzīgi notiek arī mašīna, jāatgāzē, piemēram, dīzels ir jāatgāzē, jā, viņam arī, ja viņš neatgāzējās, tad motors smoknost, jā. Ļoti līdzīgs, jo patiesībā viss pasaulē ir izveidots pēc viena principa, smejies vai raudi, pat mašīnas, un viss darbojās uz oglekli. Un, jā, par enerģijas trūkums lielākā daļa cilvēki nesūdzās, un vienkārši tāpēc es iesaku augļu ēšanas izaicinājumā neņemt klāt sulas. Tāpēc tas ir tikai tas iemesls neņemt klāt sulas un smūtijus, tikai tāpēc, ka tas iedos tam visam jaudu.
Un mēs to, mums jau, es domāju, pietiks jauda jau tikai ejot 100% augļos. Augļos ir tīrais cukurs, tas ir fruktoze, kas baro šūnas, un tā ir enerģija, tā ir tīra enerģija. Un mums cilvēki, nezinu, nesūdzās, mums ir peldētāji, mums ir, kas maratons skrien, mums ir tātad zemnieku saimniecības, kam pieder zemnieku saimniecībās strādā. Un nu jā, ir tur kaut kādi kritumi, nu, tas ups and downs var būt, bet viņš nav, nu, to mēs arī, mēs ejam 21. dienā augļošanā, mēs par to runājam, par to ir daudz runāts arī, ja, un es stāstu, ja, kad protams, skatoties no jūsu situācijas, kur jūs esat, kas jums ir vajadzīgs, kā jums, tā kā to visu var pielāgot, ja. Lūk, tā kā tas ir par to, jā, tā kā enerģijas, nu man personīgi tā enerģijas sprāks tā ārā pa visiem plāniem, jā. Vienkārši es varētu, man visu laiku ir enerģija, mans laika tāds elektriski salādēt, jo tas ir elektrība, saprotiet, elektrība. Elektrībā arī auglis ir elektrisks, tāpēc, ka viņā ir ūdens, viņā tas ūdens, tātad ūdens vada elektrību, visas tās lietas, kas ir tur iekšā, ļoti simbiozē labi strādā ar mūsu ķermeni, tāpēc, ka mēs esam arī, principā, kā auglīši tādi, arī mums ir ļoti daudz ūdens iekšā, kāds mūs, nedod Dievs, apēd, ja? Tad arī viņš arī iegūst kaut kādu frekvenci, ja? Bet, nu, tas tāds jocīgs joks, ja? Bet runa ir par to, ka tas, tātad enerģijai, nu, enerģija ir, tāpēc, ka tā ir tīrā enerģija, tu noņem no slodzi, tu noņem no slodzi no gremošanas, ja? Protams, ka tur enerģija uzreiz atbrīvosies, lai organisms var to izmantot. Ja? Ko es vēl varu pateikt? Ja? Tā kā es arī sākumā teicu pie šīs enerģijas lietas, ja? Kā es arī sākumā teicu, ka enerģija tiek sadalīta detoksā, tad, piemēram, tu ēd augļus, bet tu smagi strādā. Tad iespējams tam organismam var nepietikt atkal enerģija, tev būs vieglāk, bet nenotiks, tad tie procesi, tie atvesaļošanās procesi var notikt lēnāk, tāpēc, ka tu to enerģiju būs ielicis fiziskajā darbā, teiksim tā, ja? Tas ir vēl viens, vai tur, saprotiet, notiek tāda, nu, no visām pusītēm koriģēšana, ja? Manevrēšana. Tā kā es teiktu noteikti enerģijas zudums, nu, nevajadzētu būt, nu, tas kā kuram, tikai tenīs atvesaļošanās epizodēs, ja? Tad vienīgais. Tā, vēl jautājums, lai atgūtu zaudēto svaru un muskuļu masu, ir nepieciešams ilgāks laiks, lai organisms pārslēgtos tikai uz augļiem un atgūtu zaudēto. Es teiktu tā, nav zaudētais, tur nekad tas arī nav bijis. Tas arī izklausīsies jocīgi, es zinu. Bet mūsu organismi ir, ķermeņi ir ļoti gudri un ļoti inteliģenta bioenerģētiska ierīce, kas no tā, ko tam pamet, mēs pametam vienalga ko, tas no tā kaut ko paņems, ja? Tātad cels sevi tāds, nu kāds ir, ja? Bet bieži vien tas materiāls nav kvalitatīvs, ja? Un ja tu, piemēram, ej tādā detoksā lēnāk, netik daudz ar augļiem, ja? Tad tā masa mainīsies pamazām. Tas uzlabojums, jā, notiks pamazām, bet tas var notikt arī visu dzīves garumā, principā. Tad ir jāmāk iet šo ceļu, jā, ar to svaigēšanu kā terapiju izmanto, jā, kur, jā, tas teorētiski it kā ir iespējams, bet praktiskajā dzīvē ir tā, ka cilvēki vienkārši uzsāk šo ceļu, viņš vairs nevar to citu uztur, jo tas cits uzturs patiesībā visu bremzē, tā kā, nu, tas nekvalitīvais materiāls vienalga aizies projām, jā, un realitātē mēs paliekam tādi, kādi mēs esam. Ja? Ir cilvēki, kas izdilst, un ir cilvēki, kas neizdilst. Man ir cilvēks, kas pasaka, es pat esmu pārsteigta, kāpēc es neesmu zaudējis svaru uz augļiem, ja? Un cilvēks bijis uz augļiem. Kaut gan tur arī var būt citi iemesli. Tur var būt arī pretiekais un mehānismi, kas ir ūdens aizture. Nu, tas visdrīzāk var būt ūdens aizture, ka organisms nelaiž vaļā. Ja viņš kaut ko vēl čīto pa laikam, ja? Organisms nelaidīs vaļā to, ko viņam jāpalaiž, ja? Tāpēc svars var nezust, ja? Bet tātad zaudēt to svaru un muskuļu masu vienkārši ir jāiziet ātrāk, jāiziet tas process, lai mēs iztīramies, lai notiek šī attīrīšanās, ja? Un jo mēs ātrāk tam iziesim cauri, jo ātrāk pienāks brīdis, ka organisms sāk sevi atjaunot pa īstam, ja? Un kvalitatīvi atjaunot, ja? Un arī, protams, uz augļiem organisms atjauno sevi. Vienkārši ēdam vairāk, ēdam, nezinu, gribas ēst, ēdam. Mēs šajā
programmā viss ir īstenībā par ēšanu. Paldies Dievam. Ja? Mēs ēdam, cik gribam. Mums nav nekāda limita, daudzums un tā tālāk. Ja? Arī tas, ka mēs zaudējam muskuļus, zaudējam svaru, jāskatās arī, un tas arī saistīts ar to, kas notiek ar mūsu organismu sakni. Ja? Tās ir tievās zarnas, piemēram. Tievās zarnas. Tievās zarnas ir mūsu organismu sakni. Tātad viss sākās mums ar zarnām patiesībā. Zarnas arī ir mūsu elektriskais vispār impulss, kas sūta uz smadzenēm. Ja? Tad apziņas līmenis ir atkarīgs no zarnām, ticiet vai nē. Un ja mums zarnas ir tātad starpšūnu telpā nosprostojumi, ir šie limfātiskā stagnācija, tad uzturvielas, diemžēl, netiks uzņemtas. Ja? Tā kā viņām, viņas īpaši atjaunošanās periodā, tur viss maisās, jā, tas posms var būt tievais posms, var būt vājuma periods, bet tas nozīmē, ka organisms vienkārši pārkārtojās. Ja? Tāpēc mēs nākam grupās, mēs strādājam kopā, un, protams, mums nepatīk, ka tie svari zūdi, tīpaši vīriešiem, ja? Bet var pamīšus. Ja svars zūd arī ļoti strauji, mēs liekam pamīšus iekšā, piemēram, dārzeņus, tur salātus un tā, bet to mēs skatāmies, ja? Mēs skatāmies to situāciju. Es šeit nevaru to visu izkomentēt, jo tāpēc mums ir tās grupas, lai es to varētu jau konkrētāk, jau ar konkrētam cilvēkam, es zinu, kas ir, ja? Un es vispār iesaku cilvēkiem, ja šo ceļu uzsāk, ar mani iziet 6 mēnešu šo sadarbību, vai arī paņemt kaut vai to padziļināto konsultāciju, ja, kur mēs izējam cauri veselības anketai, izējam cauri ģenētiskiem jautājumiem, un tad es redzu, kur mēs ejam, ja, kā mēs varam tur tālāk virzīties. Ja. Un, protams, es vēl tādā neformālā veidā šobrīd arī pēc atstiņām skatos iridioloģijas lasījums, limfātiskā iridioloģija. Ja. Tur mēs nosakam to stadiju, kādā stadijā, cik dziļi ir šī tīrīšanās visdrīzāk jāveic. Ja. Tādā veidā tas tāds pamat un klāt lietas, ja, kas nāk. Tā. Jā, tas par to, ja. Jā, tā kā, kas vēl, ko es te vēl gribēju pateikt, un jā, par šīm lietām, tas vairāk vai mazāk būtu skaidrs. Varbūt ir kādam vēl jautājums, tad jautājiet man. Es pēkšņi pazaudēju savus pierakstus. Man bišķiņi tomēr, es atvēru vaļā vienu lietu, ko es domāju pakomentēt. Vai arī paskatīties, ko es neesmu pateikusi. Jā. Jā, es te atzīmēju, ja mums nav jautājumi. Jā, par simptomiem ir tā, ka simptomi vai slimības mūsu vidē neeksistē vienkārši. Jā, slimības mums nav. Mums ir reāli simptomi, tas ir organisms signalizē par to, ka tam ir gana, viņš vairs nevar to turēt, jā, to, kas viņam ir dots visu laiku, kādā viņš ir vidē vai dzīvesveidā bijis, jā, viņš nespēja to vairs, kā saka, tik galā, un viņš par to signalizē kaut kādos veidos, jā, un tie ir tie simptomi, un tos nevajag nomākt, bet steigties palīgā un palīdzēt ķermenim, tātad palīdzēt izvadīt visdrīzāk, un vispamats ir izvadīt tātad šo piesārņojumu, jā. Mēs arī mājās netaisam remontu, kamēr mēs neiztīram gružus, jā, un mēs nelīmējam jaunas tapetes uz vecām kaut kādām noplīsušām, un tur pa virsu viņas tāpat nestāvēs, jā. Neturēsies tās tapetes, jā. Un tātad tās tapetes līmēsies nost, un tur kaut kādi burbuļi veidosies, un pēc šāda principa ļoti daudz šobrīd arī vadās, jā, ka cilvēki atrod kā sev ērtu diētu, jā, ērtas diētas ir, jā, lai tikai nebūtu nekas jādara. Tu visu var ēst, tikai tur kaut pamaini tās attiecības, jā. Atceramies vienu, ka jebko, ko mēs izņemam ārā no uztura, kaut vai izņemsim tikai olbaltumvielas ārā, vai jūs izņemsiet tikai maizi, jūs jau jutīsiet uzlabojumus. Bet tā homeostāze atkal nonāks pie kaut kā, ka tomēr vienalga būs jādara tas dziļais darbs, vienu agri vai vēlu, ja? Jo mēs nekur nevaram aizbēgt no dabas pamatprincipiem tomēr. Tie dabas principi pastāv un viņi, mēs esam daba, un caur mums arī notiek tas, un tāpēc, ka mēs esam aizgājuši pārāk tālu no dabas, un cilvēks ēd to uzturu, kas viņam
ko viņš pats ir radījis ar savām rokām, jā, tur var, jā, protams, var tikt arī enerģētika, mīlestība, tas ir, protams, tas arī viss strādā, tas ir viss ok, bet pamatos ar to genoma, teiksim tā, genoma mantojumu, jā, kas mums šodien ir, mēs tā īsti vairs nevaram atļauties tur māžoties īstenībā ar savu uzturu, jā, un mums ir vienkārši jāļauj ķermenim attīrīties, atdot viņu atpakaļ tur, kur tas ir, kur viņam ir jābūt, vai ne? Un tā arī pa tiem simptomiem, ka mūsu pasaulē slimības neeksistē, tā ir visa tikai sistēmiskā acidoze. Tā ir vienkārši sistēmiskā acidoze, tie ir starpšūnu telpā ieslēgtais piesārņojums, toksiki, kas ir pārveidojuši par toksīniem, un visas tās lielās olbaltumvielas, jā, olbaltumvielu molekulas, jā, līdz ar to arī šāds ķermenis būs vairāk, vai organisms būs vairāk tendence viņam saslimt ar vīrusiem dažādiem, jo vīrusi olbaltumviela pieķerās pie olbaltumvielas, jā. Protams, par vīrusiem tur ir dažādi tur šķēpi lūst uz visām pusēm, es par to nemaz neiešu runāt šobrīd, bet man arī pieredze bija ar slaveno vīrusu, es viņu izslimoju 2 dienu laikā, vienu dienu man likās, ka es nomiršu, nākamā dienā es izdzīvoju, es dzēru reāli tajā laikā, jā, man nebija iespēja izspiest sulu, man negribējās neko ēst, tad es dzēru ūdeni ar ingveru un citronu, jā, vai apelsīnu. Es tajā laikā biju īstenībā Kostarikā, un es dabūju to vīrusu, un man bija arī, tā kā bija arī, pazuda arī viss tur ožas un kas tur vēl, ožu un garš pazuda, vai ne? Tā kā, bet organisms ļoti ātri no tā tika ārā, un es vēl jūtos vēl jaudīgāk un spēcīgāk nekā vēl vispār, jā. Tāpēc, ka ar katru reizi, ka šādi pārslimošanas vai simptomu gadījumi patiesībā mūs spēcina. Un to es arī mācu mūsu grupās, nebaidamies no simptomiem, jā. Bet, ja tu neesi manā grupā, es neaicinu tevi šo darīt uz savu galvu, ignorēt tagad ārstus un ignorēt simptomus, es neiesaku. Tas ir tikai tad, ja mēs ejam šo ceļu, jo augļi nav savienojami ar parasto uzturu, ja tā godīgi. Tur ir vai nu, tur ir jāizvēlās, vai nu veselība, vai baudīšana. Tātad šobrīd mēs pamocamies, īstenībā tas ir kolosāls ceļojums, ir kolosāla enerģija, ir verās vaļā reāli visas čakras vaļā, apziņa ļoti verās vaļā, to man stāst arī mūsu grupiņā dalībnieki, jā, un tu vienkārši ieraugi pilnīgi citu dzīves vērtību, jā, tu pirmkārt tu atrod arī sevi. Vai arī mēs baudam, kā to mazo ego baudam, mēs viņu barojam, jo tie viss tas, ko mēs baudam, lielākā daļa ir atkarību veicinošas vielas, un pēc tam mums ir par to jāmaksā, jo vienā brīdī ir par kaut kā jāmaksā. Vai nu mēs maksājam naudā, jo nauda īstenībā ir enerģija, tā ir enerģijas apmaiņa, vai mēs šobrīd darām kaut ko, jā, mēs izdarām enerģiju šādā veidā, liekam iekšā, atdodam enerģiju dabai, un pēc tam baudam dzīvi citā kvalitātē. Tā kā tas ir, protams, katram cilvēkam tas ir jāuzjautā sev individuāli, personiski, jā. Jā, nu jā, šo te laivu, man tie laivi neiet, man es visu laiku runāju, ka es viņus taisīšu, un man viņi iet ļoti, ļoti kūtri, bet iespējams, ka vajag biežāk, es zinu, un veidot šādus te komunikāciju ar jums, ka mēs vienkārši sākam saprasties, vai ne, un kad jums arī jau no tām bailēm tik tā, jo cilvēki ļoti ir sabiedēti. Visiem ir no visa kā bail. Un es arī, tāda informācija tā salikās un arī atnāca pie manis, ka no kurienes tad beigās ir tās bailes. No bailes ir no nezināšanas, jā. Pirmās ir neizlēmība, tad ir šaubas, un no šaubām veidojas bailes. Bet pamatās tā ir nezināšana. Un tās bailes rodās tāpēc, ka prāts mēģina mūs pasargāt. Bet prāts sargā mūs vai operē uz tās zināšanu bāzes, ko tas kaut kad ir dzirdējis, vai redzējis, vai piedzīvojis, ja, uz kaut kādu arhīvu. Un šī informācija ir ārpus arhīva. Šis fails, man jau es runāju smieklīgi, zinu, bet šis fails, svaigēšanas terapija, vai augļu terapija, principā, ja, nav, vienkārši nav. Un tad cilvēks iet un meklē visur, kur googlē un kur tur Yahoo, visur šajos, un tur viss ir tikai slikti, nedrīkst neko, jā, pēc, ka, jā, tā tēma atkal, ko es negribu runāt.
Bet patiesība ir cita. Tu mēģini un tu redzi. Tu pamēģini, un tāpēc es iedvesmoju un aicinu pamēģināt, jo 21 dienas laikā jums nekas ļauns nenotiks. Ja? Jūs tikai labi pašķaudīsiet, būs kaut kādi virsējie limfa, tiks izvadīta tādi, ja? Nu, tas piesārņojums, ja? Bet jūs ieraudzīsiet to, jūs sapratīsiet, par ko es runāju vispār. Jo man ir grūti runāt, ja cilvēks nav nereizi to izdarījis, vai ne? Un tāpēc es arī būtībā nestrīdos ne ar vienu, kas mani oponē. Man ir bijuši, kas man oponē un mēģina kaut ko apstrīdēt, ka tas viss ir pupa mizas, bet es saprotu, un es jautāju cilvēkam, vai viņš ir bijis augļos, viņš nav bijis nevienu dienu augļos, viņš nav bijis, tieši par augļiem iet runa, ne par svaigēšanu kā tādu. Augļi ir pilnīgi cita opera, jā. Tas ir par augļiem, mēs runājam, augļogas un melons. Ar salātiem un dārzeņiem un ārstiskiem augiem, viņi mums ir tā kā ātruma pārslēdzēji, jā. Mēs ejam, augļi būs tātad standarta, tas labais ātrums, ja? Un tad jums kaut kas ir tur jāmanevrē kaut kā, ja? Tad mēs varam ar tiem pārējiem. Un vēl ko es gribu pateikt, ka šis viss nav par to, ka mums tagad visiem jākļūst par augļētājiem. Pavisam tālu no tā. Es pat nezinu, kā es jutīšos pēc 10 gadiem, protams, ka es nezinu, kā es jutīšos, vai man augļi paliks uz mūžu, vai es tomēr pakāpšos kaut kur, nu tā kā pabaudīt to dzīvi, bet tā vienalga būs tajos rāmjos, kas ir svaigēšana, ja, un kas ir šajos cilvēka sugai piemērotā uztura rāmjos, ja, jo nav jēgas to, ko mēs izdarām tagad, ja, pēc tam vienkārši atkal aizlikt ciet, vai ne? Tālūk. Jā, nu es vēl gribēju izkomentēt to, ko es īstenībā esmu rakstījusi arī mūsu e-pastu galvā, jā, tā kā tas tekstiņš man arī iedvesmo pašu, salikās vienkārši kopā, ka pirmkārt, jā, ka cilvēku organismā augļi un ogas ir vienīgais, kas to efektīgi atjaunos neiroloģiski, jā. Tad vēlreiz atkārtoju, vai ne? Neiroloģiski, jo, ja mums neiroloģija strādā, nervi, starp citu, jā, mūsu 3 enerģiski kanāli - nervi, limfa un asinis. Tas ir fizioloģiskajā plānā. Un šie 3 kanāli iet smalkākajos līmeņos. Jā, tad ir meridiāni, tātad visi šīs smalkie līmeņi. Tātad mēs ar fizisko plānu arī attīram šo frekvenču līmenī arī šos pārējos meridiānus. Tātad mēs dziedinam visu sevi, jā. Un tāpēc ir arī emocionālās krīzes, mums var būt arī mentālās krīzes, mums var būt visādas krīzes, tāpēc, ka tiek darbināti šie slāņi, viņi tiek detoksēti, un tad, kad mums notiek šīs pārkārtošanās procesi, jā, tad, protams, ka tas vilks kaut kādies, piemēram, ir tā atvešanošanās krīze, un, piemēram, ir mentāls kaut kāda rakstura atvešanošanās krīze, jā. Un tad ir tas, ka tev būs dot šī izvēle vai krist tajā negatīvismā iekšā, vai tomēr saprast, ka mēs ejam pa šo gaismas ceļu, jā, un ka mēs vienkārši to tumšo pieņemam, jā, tā ir daļa no manis, es ar to sadraudzējos, tu esi baigi foršais, vai tu mēs esam draugi, vai tu ej prom, jā, bet manam gaismas ceļam tas, lai netraucētu. Tāpēc mēs arī par šīm tēmām ļoti interesanti. Mēs sākam iet tam cauri, jā, ļoti daudz notiek šāda veida tīrīšanās. Jā. Mums arī bija nu pat interesants arī klientei ar acīm, jā, problēmas ar acīm. Un es arī strādāju ļoti daudz tieši ar saules spinumu un ar intuīciju, jā, ka man intuitīvi ir sajūta, ka man gribas to pateikt. Es cilvēkiem pasaku un izrādās, ka viņai tiešām es teicu, varbūt tev ir jāiemācās, jāskatās tajā, ko tu negribi redzēt, jā, jo tur bija acīm problēmas, nevarēja kāds, un ar aizvērtām acīm ir jāierauga tas, ko tu negribi redzēt, jā. Un tā arī tas bija. Viņa man bija ļoti pārsteigta stāstīt to gadījumu, ka viņai salikās situācija tā, ka viņai apstākļi parādīja to, ko viņa negrib redzēt, un viņa to ieraudzīja, jā. Un burtiski uzreiz, ļoti līdzīgā laikā, jā, tajā pašā laikā arī acis palika, arī situācija atvieglojās, jā. Tā kā tas patiešām tā strādā, jā, mīlīši. Tas ļoti, ļoti interesanti. Un jo mēs vairāk attīramies šajā ziņā, jo tas ir labāk. Bet ko mēs darām? Mēs vienkārši ejam gavēnī.
Mēs neko vairāk kā augļus nedrīkstam ēst, teiksim tā, jā. Un tad organisms dara to, kas tam ir jādara, jo visu atjaunošanos dara pats ķermenis, jā. Ne augļi, ne, nu tu arī to dari, jā, tu arī esi tā augstākā apziņa, jā. Tālūk. Tagad jautājums, viņš parunāšu. Vai es varu pievienoties, ja man ir 17 gadi? Kāpēc ne? Jo ātrāk, jo ātrāk, jo labāk. Kāpēc ne? 17 gadi, es atvainojos, 17 gadi, ja? Vai es teicu 17, es jau te runāju, jo pat neatceros, ko es runāju. Protams, ka var, un tas nozīmē, ka šajā vecumā vēl organisms nebūs tik ļoti arī piesārņots, un iespējams, ka ātrāk tiksim ārā no visiem šiem simptomiem, tāpēc, ka jauns organisms ir jauns organisms, tam nav vēl teiksim tā, viņš nav tik nepiesārņots ne dzīves laikā, ne arī novādzināts, vai ne? Nu, un, protams, jāreikinās, ka var būt arī ģenētisks mantojums kaut kāds, jā, kas varbūt sāks tīrīt, jo augļus ēdot, jā, un svaigēšana izcels ārā mūsu problēmas, jā. Un tā liekas ārpats, lielākā daļa dzirdējuši noteikti no svaigādiem, ak, Dievs, viņi tur svaigādājas, un viņš tur visu savu veselību ir sabojājis. Jā, ja to nedara līdz galam, un ja to dara nepareizi, labāk nesākt. Goda vārds es jums to saku, jā, labāk nesākt. Tāpēc, ka tas arī viņiem visiem ir šie detoksa simptomi, ko viņi nesaprot, kas ar viņiem notiek. Tāpēc, ka viņiem nav, viņi ir iesākuši ar salātiem iespējams, jā, viņi ir ēduši riekstus noteikti, jā, tur arī kaut kāda mušīna man te lido. Viņi ir sākuši vienkārši, jo salāti un dārziņi un saknes nekad nedos to efektu, ko dod augļi. Ja? Un tā kā cilvēks ir ar smagu ģenētisko mantojumu, mums sākumā ir jāieiet augļos, mums jādabū, kā saka, jāiepliež, jā, no sērijas, lai tas viss iestrādājās, aiziet, un pēc tam mēs varam lēnām čučināt tur ar salātiņiem, ar tādām lietām, bet arī bez riekstiem un sēklām. Mēs arī šeit ejam bez riekstiem un sēklām, jo tie stādina nieru darbību. Jo šobrīd mēs runājam reāli par detoksu, tādu īstu detoksu, jā, tas ir ilgtermiņā. Un nevis tā, ka cilvēki prās to izdomās, kad viņš gatavs būs, bet tad, kad tiešām tu būsi gatavs, un tev ķermenis to pateiks un parādīs, jā. Tā kā es apsveicu arī jaunos censoņus, kas mani klausās, jo tas ir kolosāli, kad jaunie cilvēki tieši nāk iekšā un šo informāciju apgūst. Viņš uz sevis pamēģina. Dr. Roberta Morsa skolā izmācījās jaunākais students, tātad viņai ir 12 gadi. Ja? Viņa izmācījās, un tāpēc, ka viņai bija vienkārši aiz fanātisma, aiz intereses, vienkārši sāka visu šo te apgūst, jo viņai bija tātad šī limfoma, ja? Un, jā, limfoma nav nekas foršs, vai ne? Un tā meitene izārstējās, tātad sevi atvesaļoja, un tagad viņa palīdz saviem jauniešiem, arī tādiem pašiem bērniem. Un tas ir vienkārši pasakains stāsts, jā, kad tā ir kā, šī pasaule ir kā burbulīts, jā, mēs esam kā burbulis, kaut kādā lielā burbulī, bet īstenībā tā ir patiesība. Tas nāk no praktiska, tā ir šeit un tagad. Tas ir tas koks, tā ir tā puķa, tas esi tu un kā tu šodien jūties. Tu liec ķermenī, tu liec kaut ko iekšā un tu redzi, kā tu jūties. Tu liec to uzturu, ko tu līdz šim esi licis, un tu jūties slikti. Tas nozīmē, ka tev tas uzturs nekalpo. Un vienīgais ir cilvēks, kurš nezina, kas viņam ir jāēd. Ja mēs skatāmies, ir pilns melnais tūkstots ar visādiem ekspertiem, profesoriem, kādi tik tagad nav dietologi un tā tālāk, bet cilvēki, kā ir slimi, tā ir slimi. Un tā slimības, viņš varbūt pārmeta no vairs tā slimība, tagad sākās cita slimība, ja? Ko tagad man darīt, ja? Bet tajā pašā laikā, kamēr cilvēks tur ņemās ar visām šīm slimību lietām, ja? Dabā viss notiek mierīgi, viss ir tīrs, nekāda plastmas nekur nemētājas, viss ir tāds mierīgs, klusums, mežā putniņš aiziet, pielido pie kociņa, jāpēd savu odziņu, un viņam viss ir kārtībā, ja? Tas man arī iedvesmo. Tā, ļoti interesanti. Ļoti interesanti arī no cilvēka dizaina puses, human design, mēs esam dažādi tipi cilvēki. Citiem ir ļoti svarīgi ne tik ko tu ēd, bet kā ļoti svarīgi ir iemācīties klausīties un saprast, ko tavs ķermenis tev saka. Jā, tas ir tas psiholoģiskā uzbūve. Jā, es zinu, human design, es arī esmu papētījusi.
Un, jā, man arī interesants arī tas salikums arī pašai ir, bet mēs varam skatīties, ko mums ķermenis tur prasa, bet ja mēs varam paņemt to mazliet ar tādu humoru, tad kāpēc mēs zirgiem neprasam? Ko tu, mīļais zirdziņu, vēlies? Un kāpēc tev tā zāle visu laiku jāiet? Varbūt tu apēdīsi šodien steiku. Varbūt man prasās čipsītis. Un zināt, kas ir? Tie ir tas mikrobioms, tas ir bioms, kas ir mūsu ķermenī, ko mēs paši ar savu uzturu izveidojuši esam. Tas ir bioms. Un to biomu ļoti šobrīd stēp uz visām pusēm un saka, ka viņš ir jābaro. Bet es domāju, ka jā, viņš ir jābaro, bet viņš ir jābaro ar tādu uzturu, lai tas veidotu pareizās baktērijas, lai tās baktērijas nevis mums ir sloks, bet mums kalpo. Un mums, jā, tā ir atkal liela tēma, ko es, iespējams, visu neizrunāšu šeit, jā, bet fakts ir tāds, ka to diriģē tas bioms, ko cilvēks saka, viņam ir pēc izjūtām ēšana, jā. Es piekrītu par tipiem, jā, ir tie psiholoģiskie tipi, un katram konkrētam tam tipam, piemēram, ir augļu ēdājs, un ir dažādi tipa augļu ēdāji, jā, un tad viņš jutīs, tā, man šodien prasās papaja, ok, tāpēc, ka tas ir within, angliski saka, within the human species. Mēs ēdam within the human species. Man ir augļi aiz muguras, jā. Ko es tagad gribētu paēst? Man uzrunā šobrīd, es nezinu, man uzrunā vīnogas, piemēram, jā. Un jā, tajā brīdī organisms grib tās vīnogas, jā. Tas ir ok. Bet ja es tagad sēdēšu un domāšu, es laikam gribu tagad vārītu olu. Nē, tas vairs nebūs. Tāpēc, ka tas ir cilvēka sugai nepiemērots uzturs. Es zinu, ka tas izklausās jocīgi tiem, kas to pirmo reizi dzird, ja? Bet tas ir arī izstāstīts, kāpēc, piemēram, olas un visas šīs saliktās struktūras ir smagas. Es jau to sākumā teicu, ja? Tas tiek jāsceļ, tur jāšķeļiņ un enerģija tiek tērēta vairāk nekā saņemt. Ja? Tāpēc es uz šo te neiekristu. Ja? Es uz šo te sajušanu neiekristu, ja? Ļoti daudz cilvēku, kas jūt, bet viņiem ir reāls veselības problēmas. Ja? Jā, viņš pabaro to biomu, kaut kādu mirkli viņš tur nomierinās, ja? Bet visbiežāk tas ir patogēnās baktērijas. Tas ir visbiežāk patogēnās baktērijas, kas tiek barotas šādā veidā. Un tāpēc es teicu, ka no zarnām tiek sūtīts signāls uz smadzenēm. Ja? Un smadzenes, loģiski, tas impulss, un tātad tas tiek arī tulkots tātad gan sajūtās, emocijās beigās, un tas viss ir smalkie plāni aiziet, tad jā, pa pieskari viss. Tas, kas to saka, ir prāts. Dzirdēt ķermeni ir bišķi savādāk. Jā, dzirdēt ķermeni, protams, ķermenis, es tam piekrītu, ķermenis ir jādzird, tāpēc, ka ķermenis ir vissenākā bioenerģētiskā ierīce, mēs saucam, jā, tā kā varētu teikt. Un tas, ko saka prāts, ka es gribu tā, un tā arī ir, jā. Bet tas ir bioms, principā, un tas arī saistīts, bet redzat, mums ir baigi grūti tā nodalīt. Prātu, ķermeni, garu, jā, dvēseli vai visu to, ko mēs tur tagad varam vispār, jā, un galu galā es nevaru pat nodalīt augļus, dabu un pieneni no sevis vairs, jā, jo es redzu, cik tas viss ir integrāli saistīts, jā, kā tas savā starpā, man cilvēks stāsta, Gunvega, es nevaru iedomāties, tu nevari iedomāties, man ir vajadzīgs, es viņai pasaku cilvēkam, tev ir vajadzīgi, piemēram, 9 vīrspēks vai kosa, un tas nav viens gadījums, ja? Cilvēks saka, klausies, man sāk augt 9 vīrspēks visneiedomājamākā vietā. Vienkārši tāpēc, ka viņš ir tam, tā ir tā komunikācija, tas ir tas brīnišķīgākais, ja? Un dzirdēt ķermeni ir bišķi savādāk, tieši tā ir jādzird, jāiemācās dzirdēt savu ķermeni, jo sākumā ir tas uzslāņojums. Mēs patiesībā viņu nedzirdam, tāpēc, ka mums ķermenis ir pilns ar dažādām tātad šiem piesārņojumiem, ar to stagnāciju, kas ir iekšā, kas arī sūta savas vibrācijas un arī komunicē ar mums tādā veidā, ne? Un ietekmē prātu beigās. Ja? Tagad tas patiešām viss ir saistīts. Es te negribu iziet beigās tur gudrās runās, bet es vispār visu daru diezgan, teiksim tā, man viss ir tāds vienkāršs. Man patīk pa vienkāršo, es ēdu augļus un es skatos, kas notiek, ja? Un man reāli palīdz, un ne tikai tāpēc, ka man viena tante teica, bet tāpēc, ka mans ķermenis, jā, to, ko arī Santa saka, ja? Santa, jā, teicu Sanita, bet Santa, es atvainojos, ir tā,
ka tā man arī ķermenis prasīja. Es gribēju smūtijus, es vairāk nevarēju iest gaļu, es jūtu, ka man nevelk, man viss tas safabricētais uzturs, sapičkāts, savārīts, sacepts, samarināts, man tas liekas nedabiski, ja? Un man likās, ka es no tā gribu atbrīvoties vienkārši. Un es man viss tas sākās ar smūtijiem, labi, mans ceļš arī bija garš, nav tā, ka es uzreiz sāku svaigajā, man tur bija vēl kaut kādas desas vēl pa vidu, protams. Bet es esmu reāls bijis junk ēdājs, ja? Man bija junk food ļoti daudz, tāpēc es varu jums arī no pieredzes pastāstīt, ja? Kā tas ir. Un es esmu bijusi gan tajā pusē, gan arī šajā jaunajā pusē tagad, ja? Un tāpēc es tik droši runāju, tāpēc es biju tur, es ēdu to visu, ja? Un es nebiju tas veselākais cilvēks pasaulē, ja? Tāpēc, jā, nu tā kaut kā. Ja vēl kādam ir kādi jautājumi no esoša, man liels prieks, ka jūs tomēr, jā, jūs pieslēdzāties un jūs pakomunicējāt. Man prieks. Tā kā arī, ka mēs kaut kā ir tā sajūtiņa, kad mēs te kopā kaut ko runājamies. Un, jā, tas, jā, pa tiem, jā. Un tieši par to arī, par to ķermenis, ka viņš zina. Un te ir jāatrod tas moments, ka mēs iemācamies uzticēties ķermenim, un dodam ķermenim to, kas dabā ir domāts tam dot, tad arī ķermenis uzticēsies tev. Un mums notiks šī simbioze, un tas vienkārši viss būs brīnišķīgi. Mums vairāk nebūs par to pat jādomā. Mēs ēdam un esam laimīgi vienkārši. Mēs ēdam tikai tad, kad ir jāēd, vai ne? Un cilvēks ēd arī par daudz, vai ne? Un, ja ir tā, ka tas sākums ir daudz gribas tos augļus ēst, vai vispār ēst visu laiku gribas, ja? Tas ir visi tie patogēni, viss tas mikrobioms tur ārdās, tur viss tas notiksies. Bet ar laiku tev būtībā apēd vīnogu ķekaru vienu, tu neesi tievs, tu esi normāls, cilvēkam ir ļoti maz vajadzīgs enerģijai, to es gribu pateikt. Kad daba ir tā izvēlējusies, es salikusi kopā cilvēku ar viņa augļiem, ka tas ir ar vismazākajām piepūlēm, vislielākais potenciāls tiek iegūts, jā. Būtībā jau visi piekritīs Moldāvijas vīnogs apēd vienu ķekaru, tādu normālu ķekaru, un tu esi tā paēdis, ka maz neliekās, jā. Tā kā tas būtu ideāls. Paldies! Paldies par mīļiem komplimentiem, paldies, jā. Un arī angļu valodā pieslēdzās. Hello, Philip. Yes, I'm talking about regenerative detoxification, but in Latvian language this time. And maybe one day I will talk in English to this, but yeah, this is the version in Latvian about fruits and raw food diet, how to improve health. Tālūk, tas būtu tā kā tāds pamats tiem cilvēkam arī, kas, es arī izlēmu veidot šo laivu, lai, dotu iespēju parunāties, paklausīties, izzināt vairāk, jo es redzu, ka tiešām jautājumu daudz par šo tēmu, un nav īsti skaidrība, ir bailes, ja, ka mēs tur ejam 21 dienu augļiešanā, ir tikai augļi, nav ūdens, nav tējas, nav kafijas, nav nekā, un nav nekā cita, izņemot augļi, ogas, melonas, tur arī limitēts, tur ir banāni, ja, tas ir tikai tāpēc, lai noņemtu maksimāli slodzi no gremošanas orgāniem un izvadītu neorganiskos minerālus. Tikai tāpēc mēs ejam tādā augsti enerģētiski lādētā uzturā, ja, kas dod enerģiju, bet pēc iespējas mazāk noslogo mūsu sistēmu, teiksim tā. Vai tā mūša man lidotē gar degunu. Tālūk. Tas ir tas galvenais, ko es gribu pateikt, ja? Jā. Tā, es domāju, ka es tev būšu visu izstāstījusi. Jā. Un tā ir, un es arī tajā, kur es tagad špikoju bišķiņ, jā, biškucīt, ir tas, ka, diemžēl, sirkstošu ļaužu vecums kļūst arvien jaunāks arī, jā. Un tas ir par to, ka varbūt, jā, tur vecmāmiņa man nodzīvo un saka, jā, man vecāmā mēd tur pienu dzēra, pienā muti mazgā, viņi no 120 gadus dzīvo bez maz vai, jā. Jā, bet viņai cita ģenētika, jā.
Bet vienalga, ja viņa, tur jau tā varbūt nelaime. Ja tev, piemēram, šobrīd ir veselības problēmas, un tev ir īpaši problēmas ar sīnusiem, jā, un ja viņi tur pierā tiešām tur peldējās gandrīz vai, tad tas arī ir tas rezultāts, kad jau bērniem tad būs tas. Tad būs šis ģenētiskais mantojums un piesārņojums. Jo pa sieviešu līniju tiek mantota limfa. Ja? Tad tas arī interesanti ir. Ja? Tā kā ļoti, ļoti daudz visāds interesants lietas mēs varam dabūt, uzzināt ar šo te programmu. Un tāpēc es aicinu 21. dienā, kas nāk jau pirmdien mēs sākam. Un mēs ar darba staciju esam atvēruši. Un kas vēl? Tur būs tātad Zoomi 3 reizes nedēļā. Mēs jautājumu komentāru būs atsevišķa sadaļa, kur varēs uzdot jautājumus un komentārus, un uz tiem tiks atbildēts vai parasti Zoomā, vai arī, ja tur kaut kāds akūts jautājums, tad es atbildēšu tāpat audio vai čata veidā. Mums ir arī cilvēki, kas tur piedalīsies no ilgtermiņa grupas, kas jau ir ar pieredzi, un arī var šādi cilvēki, kas padalās ar savu pieredzi, vai ne, ko darīt un tā, vai kā viņiem ir bijis, ja. Tad es, protams, aicinu visus, cik var ierasties tomēr Zoomos ar ieslēgtām kamerām, tas ir forši, jo, tā ir tā enerģetiskā apmaiņa, ja. Cik var, protams, es zinu, ka nevienmēr tas ir iespējams, un dažreiz negribās, nav noskaņojums, tur kaut ko tur slēgt un tā. Arī saprotu, es visus saprotu, jā. Bet tas ir forši. Tiem Zoomiem, bet mēs uz Zoomiem te nākam, tie ir ierakstīti, un tos var noskatīties pēc tam, jā. Kas vēl? Un es iesaku, tas ir, to mēs arī tur darām, mums ir katra sadaļa, 1. diena, 2. diena, 3. līdz 21. dienai, būs, ko tu ēdi, kā tev iet. Un tur mums notiek dalīšanās ar augļu porcijām. Ja? Cik maksimāli jūs atceraties nofotografēt, forši jūs nofotografēt, jo tad es redzu to vidējo aritmētisko, ko mēs vispār ēdam, kādas porcijas, un ja cilvēkam, piemēram, ir kaut kāda problēma, es redzu, tātad tas cilvēks, piemēram, ēda pārāk daudz apelsīnus, ja tad es viņam saku, samaziniet apelsīnus varbūt tajā brīdī. Ja? Problēma, kāda, tā ir tas simptomi, tur var iznākt, jā, kaut kādi simptomi. Bet būtībā mēs viņus nestādinām. Lai viņi nāk, mēs viņus tikai apsveicam. Mums ir ovācijas īstenībā, ka nāk simptoms, jātur vienkārši, ja? Iztur, un viss ir kārtībā, un tā vieta paliek stiprāka. Tālūk, tāds ir tas konstrukts tam 21 dienu augļiešanas izaicinājumu. Ir arī 7 dienu svaigēšanas meistardarbnīca, kas ir atvērta nepārtraukti. Es nezinu, vai zem šī video jūs atradīsiet, principā es tur liku aprakstu, varbūt jūs varat nokomentēt, vai jūs viņu redzat, jo es viņu pagaidām nevaru saprast, vai es redzu. Es esmu ar šo Facebook live, neesmu īpaši uz tu. Un es gribēju teikt to, ka tātad 7 dienu svaigēšanas meistardarbnīca ir kā lekcija kurs, ko tu vari iet un darīt kaut tagad, uzreiz. Ja? Tur nav datuma noteikta, tur ir webināri, ierakstīt webināri, jautājums, komentārus uzdot arī atsevišķā sadaļā, un es tos jautājumus tātad atbildēšu, ja, tātad jautājumiem, komentāriem, tas ir nevis jautājumiem, komentāriem, bet Zoom sadaļā, mums ir Zoom sadaļa, ja. Un tad no tās grupiņas, tā kā viņa nav aktīvā, tad mūsu Zoomi notiek kopā ar 4 dienu Zoomiem. Mums ir 4 dienā Zoomi, ja. Tā kā tas tur viss ir iespējams, es vienīgais, ko gribu pateikt, ka neviens nepaliek, kā saka, aiz borta, visi tiek pieskatīti, visi tiek atbildēts, cik pēc iespējas, ja es tur kaut ko palaižu garām, tad vajag mani raustīt raut aiz piedurknes un teikt, kur palika atbilde, vai ne? Tā kā tādas lietas. Un, protams, mums ir arī ilgtermiņa grupa, ko es arī jau visu laiku runāju, ka mums šobrīd arī ir tātad lielisks piedāvājums jau uz gadu. Es uzskatu, ka ar gadu tikai tā vien ir šo te visu sākt un darīt. Un tur tad ir darba stacija ar visiem instrumentiem, tur ir darba tā kā zināšana lāde. Un jūs tātad iegūstat reāli instrumentus un kā var veikt reģeneratīvo detoksu pats. Tur ir protokoli, tur ir viss, kā darīt pēc kārtas. Un arī tāds variants arī pastāv. Jā. Tā kā ir ļoti dažādi varianti, kā jūs varat ar šo te strādāt, kā jūs varat strādāt ar mani. Tālūk. Un varbūt ir kādam vēl jautājumi. Tiem, kas varbūt kāds nu pat pieslēdzās, varbūt ar kādu konkrētu jautājumu. Noteikti šis ieraksts paliks. Es tā domāju, ka viņš paliks, viņš parasti paliek. Un tad iespējams tad tiksimies tad pirmdien.
Tas ir jau parīt, vai ne? Tie, kas piedalīsies 21. dienā, un ar pārējiem tiksimies tāpatās. Mēs jau nekur nepazūdam, vai ne? Tālūk, labi, mīļie, lai jums paldies, mīļš paldies, ka jūs pieslēdzāties, un tad mēs kaut kur tiksimies nākotnē. Labi, atā visiem!